Dārza man ir jāstāsta. Runātāja es neesmu liela, un tā kā arī es neesmu dzimusi Meņģelē, man tā Meņģeles vēsture ir ļoti švaka zināšanas. Vārdu sakot, ja pa vienu augs iekšā, pa otru ārā. Nu tad Sarmīte teica, viņa materiālus iedošot, vismaz 5 punktus. Labi, Sarmīte man iedeva materiālus. Bet, ziniet, ķīniešu valodā es nevarēju, es nezinu, kādu pusstundu burtoju, kamēr izlasīju. Bet tur pa Meņģeles bērnu dārzu tikai 2 teikumi. Zvanu Ingrīdai, muzeja vadītājai. Ingrīda, glāb mani, tev ir kaut kādi materiāli par bērnu dārzu. Viņa saka, brauc šur, kaut ko atradīsim. Nu, meklējām, nu, kaut ko ar uzgājām. Bet vajadzēja kaut kādu pipariņu. Es zvanīju tad pašreizējai bērnu dārza vadītājai, Edītei. Edīt, nu pastāsti kaut ko pa bērnu dārzu, nu kādu pipariņu pastāsti. Viņš saka, man katru dienu notiek visādi atgadījumi. Nu tad sāksim ar atgadījumu. Bērni jautri. Bērnu dārza audzinātāji velk mazajai Mārītai zeķupikses. Nu, jūs jau zināt, agrāk visi bērni nesāja zeķupikses. Un ne tikai meitenes, bet puikas arī. Velk, stīvē, beidzot tas darbs ir izdarīts. Nu ko? Meitenīte saka, bet tās nav manas zeķupikses, tās ir brālīša. Nu ko? Audzinātāja velk tās zeķupikses novilkusi. Mārīte pēc brītiņa saka, tās ir brālīša zeķupikses, bet es tās nesāju. Nu ko, audzinātājai atkal jāvelk nost. Tā, bet ja nopietni, man te tāds raksts, padomju ceļā bija rakstīts 1978. gadā, bija tāds raksts, vēl pavisam nesen bērnu dārza laukos bija retums. Tagad pirmsskolas iestādes kļuvušas par dzīves nepieciešamību, lai mazos pilsoņus pienācīgi sagatavotu jaunās mācību programmas apguvēju. Meņģelē izstrādāts projekts bērnu dārzam ar 90 vietām. Esam sameklējuši skaistu klusu vietiņu, kur šo ēku uzcelt. Bērnu dārzu jau gaidīja daudzas māmiņas, tad varēs mierīgi sirdi strādāt, nereizēties par mazuļiem. Meņģeles bērnu dārzs bija uzcelts viens no pirmajiem rajonā, kad cita vēl gudroja par tās celtnes nepieciešamību. Bet arī toreiz tie plāni nepildījās tā kā vajag. Bērnu dārzs bija paredzēts nodot jau 1980. gada rudenī, bet to tik izdarīja 1981. gada 4. aprīlī. Īstenojās pirmās bērnu dārza vadītājas Annas Petersones un viņas dzīves biedra kolhoza priekšsēdētāja Ivara Krampja ideja pagastā dibināt pirmsskolas iestādi. Bērnu dārzs bija paredzēts 90 vietām ar 4 grupiņām un arī nakts grupiņu. Atklāšana nebija plaša, jo taisni notika tas aprīlī, bet aprīlis, kā ziniet, laukos ir pats karstākais darba laiks. Bērnu dārza auseklītis izdomāja tā pirmā vadītāja Anna Petersone, kas atnāca šurp strādāt no Ogres, kur vadīja bērnu dārzu Dzīpariņš, kuras arī nosaukumu autortiesības ir viņai. Bērnu dārzs bija uzcelts, bet vēl viena problēma ir skadri. Nebija jau to kadru. Tad Petersonai Anna veiksmīgi izdevās darbiniekus atrast. Daudziem tā bija pirmā darba vieta, kādam pat gandrīz no skolas sola, bet galvenais jau mīlēt bērnus. Otra problēma bērnu dārzs ir, kadri ir, bet ar dzīvošanu. Ne visi jau bērnu dārzā bija vietējie, kāds brauca no tālākas apkārtnes, un tad arī nakšņoja tepat bērnu dārzā. No sākuma bērnu dārzu apmeklēja 50 bērnu. Ne tikai meņģeliešu mazuļi, bet arī tika vesti no tuvākajiem pagastiem. Jo bija arī nakts grupiņa, un tad varēja bērnus atstāt uz nedēļu. Vārds sakot, pirmdienas rītā vecāki sapauko paunām, veda bērnus uz šeieni, lai piekdienas vakarā izņemtu.
Un, diemžēl, jāsaka, ka arī daži meņģelieši, tepat dzīvojušie, bija atstājuši bērnus dārziņā uz nedēļu. Nu, un tā kā ar visu šito krīzi, demografisko krīzi un visu šito te cilvēku daudz aizbrauca, 2010. gadā Meņģeles bērndārzā bija notika pēdējais izlaidums. Un 29. maijā bērndārs tika slēgts. Tagad bērndārza vieta ir skolas ēkā. Tā, ko es vēl? Nu, lai arī daudzi meņģelieši uzskata, ka Meņģeles ziedu laiks ir pagājis un piesauc ciparus, kas nežēlīgi informē, ka viss ir gājis mazumā, citi pametuši, aizbraukuši tieši bērnu dārs un skolas pastāvēšana un bērnu čalas tajā saistās ar cerībām un iespēju vēlreiz kāpt kalnā. Kas to lai zina? Pašlaik bērnu dārza telpās mājvieta ir medpunktam, jaunieši izveidojuši trenažieru zāli un arī atrodas Sudraba ežus muzejs, tautā sauks, bet viņš laikam sauc memoriālais istabas, par kuru pastāstīs tā vadītāja, kādreizējā bērnu dārza audzinātāja, tagad skolotāja Ingrīda Ķezbere. Un ja sāku ar anekdoti, tad nobeigšu. Mazais Kārlēns aplūko avīzi un prasa mammai, mamma, kā tas var būt, ka avīzē ir tieši tik daudz faktu, cik ir notikumi? Nu, viņš saka, nu, tā ir. Nu, labi, es esmu izlasījis visus savus faktus, ceru, ka arī visi notikumi ir izstāstīti. Tad ir viss, tad vārds Ingrīdai.